Jā. Nu, kā jūtamies? Forši? Halleluja! Rīts bija forši. Forša lūkšana bija. Parunāsim tālāk par šo pašu lietu. Mēs pagājušajā reizē runājam par ģimeni, vai ne? Par ģimenes būtību. Bet šodien mēs parunāsim par otru tikpat svarīgu lietu. Kā par pašu galveno, kas savieno mūs ar debesīm. Un kas tas ir? Kurš man pateiks? Kas mūs vieno ar debesīm kopā? Ko mēs darām katru rītu? Vai cenšamies darīt, vai mēģinam darīt? Tieši tā. Parunāsim šodien par lūkšanas dzīvi, jo tas ir pats svarīgākais, ko mēs varam tikai gribēt. Un vislielākie uzbrukumi tieši uz to arī ir, uz lūkšanās dzīvi un uz gavēšanu. Nu, par gavēšanu mēs parunāsim. Vienreiz jāpārstāj šī mocīšana savas miesas, ja? Jo parunāsim vispirms par lūkšanu. Man svētruns šodien saucās lūkšana un gavējs. Lūkšanās un gavējs. Ko tas nozīmē? Kas viņš ir? Kādēļ mums vispār jālūdzās? Kādēļ mums vispār jādara tādas lietas? Jo kā jūs jau labi zinat, lielākā tiesa to nedara. Cik es esmu dzirdējis? Es pat tādas lietas esmu dzirdējis, ka apriskam jālūdzās. Ir jau, kas lūdzās mūsu vietā. Par mums stāv jau, zini. Mēs varam darīt, ko mēs gribam. Es redzu, ka tur nekā nav. Tur vienkārši spēka nav, vairs nekā nav vispār. Un mēs parunāsim ar to. Mūsu ienaidnieks ļoti baidās mūsu lūkšanas. Amen? Amen. Viņš ļoti baidās. Tāpēc, ka viņš grib mūs vienmēr atturēt no lūkšanām. Ja tu no rīta neesi kārtīgi palūdzies, tev diena būs sabojāta. Viņam nepatīk, kad kliedz un rūc kā lauvas, kas ir izsalkuši. Es jau stāstīju to redzējumu, tas sapni, kur es redzēju, ja? Kur Dievs man parādīja, cik mēs esam bīstami garīgajā pasaulē, cik mēs esam spēcīgi. Es vienkārši gulēju sievu, man pēc tam, viņa dzirdēja, ka es tu stenēju un pukstēju, ja? Bet īstenībā, īstajā pasaulē, kur mēs, vai mums jābūt vienmēr īstajā pasaulē, es redzu kā lauva, kā liels, spēcīgs lauva. Es pats sevi neredzēju skaisti redzu, es tikai jūtu, tumsā iegājis, es tumsā redzēju to. Savā slēptajā istabā, ka gāja, man tur vispirms ir jāaiziet un jāpagriež lampa, lai ieslēgtos viss tur. Un es ienācu, nobaidījos. Kas te ir? Un jūtu to demonisko klātbūtni. Un es noriecos, un viņš sāka rēkt, viņš no bailēm sāka rēkt, es daļai no bailēm, bet es uzbruku, es vienmēr, kad baidos, es uzbruku. Kā rūcošs lauva, es esmu dzirdējis, ka lauva, kaut arī viņš nobaidās, viņš vienalga uzbruka. Viņa funkcija ir uzbrukt, viņš nevar neuzbrukt. Es uzbruku, un es sapratu to, man deva Dievs sapratni, ka šī brīdī Sātans gribēja visiem spēkiem man apturēt. Viņš ar bailes dos pirmais, kas jums būs. Nāks bailes uz lūkšanās dzīvi. Oi, necelies, tūlīt tev būs uzbrukumi, tūlīt tev sāksies murgs tavā dzīvē. Bet tā arī ir būtībā. Lūkšanas ir neredzama roka, un šī roka ir Kristus, kas mūsu lūkšanas vada. Svētais gars gara spēkā. Tāda savienojumā tie ir neierobežots spēks. Un visienīstošākā lieta Sātanam. Saproti, ja tu nelūdzies, tev nav no kurienes ņemt spēku. Amen? Tu nevari nelūdzies. Manā praksē tas ir bijis, es nestāstu neko, ko es nezinātu, ja? Es visu to esmu izgājis cauri, jau 9 gadi, kā es daru. Dienā, labi, ne dienā tur ir, kad es arī nedaru, ja? Bet es uzreiz redzu šo milzīgu atšķirību. Kad es neesmu palūdzies un kad es esmu palūdzies no rīta. Ir milzīga atšķirība. Lietas tev neiet. Garīgais nav dieskola apsteigš. Visu dienu un pirmais, kas atnāk, bailes atnāk. Viņas pirmās atnāk tev. Atnāk visādas stulbas domas, kas tikai neatnāk. Tad, kad tu esi palūdzies, jā, tā diena ir vienalga, bet viņa ir daudz svētīgāk, viņa daudz labāk tev izdodas. Ne tu pirkstus apdauzi, ne tu kājas apdauzi, ne tu galvu apdauzi. Kaut kur netīšām piesitot. Tas tā liekas, ka mūsu lūkšanās dzīve neko nedod, un ka neviens tevi neredz, un ka tas nevienam nav vajadzīgs. Pirmām kārtām tas ir vajadzīgs tev pašam, lai tu varētu celties un iet uz priekšu. Redz, kur ir rakstuvieta, mēs izlasīsim vienu rakstuvietu. Mateja evaņģēlijas 6, 8, no 6. līdz 8. pantam. Bet tu
kad lūgsi Dievu, to saka Jēzus, ej savā kambarī un durvis aizslēdzis, pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tad, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atalgos tevi. Nu, te es izlasīšu pa krieviski, tur ir mazliet savādāk uzrakstīts. Lūdziet Dievu un nerunājiet daudz kā pagāni, kas domā, ka daudzos vārdos dēļ tie tiks izklausīti. Nekļūstiet viņam līdzīgi, jo jūs, tēvs, pirms jūs lūdzies viņu, zina, kas jums vajadzīgs. Tas ir jau parādīts, kā apmēram vajadzētu lūgties, kaut kādi standartiņi nelieli ir uzlikti. Tieši lūgšanās dzīvē. Pa krieviski ir teikts, šī te vieta, tēvs lepni, kas durvis aizslēdz, pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atalgos tevi. Te ir atalgos tevi rakstīts, bet krievu tulkojumā ir rakstīts bišķi savādāk. Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Viņš redzamā veidā tev atmaksās. Redzamā veidā. Un es esmu to ļoti redzējis. Ļoti redzējis. Cilvēki vienkārši nāk klāt, viņi redz, ka tu esi savādāks. Viņi redz tavu uzvedību savādāk. Kaut arī tu uzvedies kā vienmēr, ja? It kā. Bet viņi vienalga tevi redz. Viņi redz, kā tu uzvedies. Mani nāk uz klāt vienkārši prasīt, kā tavs Dievs domā. Kaut arī tu domā, no ko tu tādu īpašu dari? Tu taču vispār nekur neesi ārā. Tu neviens neredz vispār. Nemaz nezina, ka tu dari kaut ko. Viens teica, uz 3 gadu 4 staigāja riņķī, domā, ka tu nemaz neesi kristietis. Kaut kas tevī es redzēju, ka ir, ja? Bet es nedomāju, ka tev tik daudz iekšā ir visa kā. Nu, Dievs jau slēpj arī pagaidām mūs. Nevēl kārā, jo tu neesi gatavs, tad kas notiksies, ja? Rekur es arī esmu atklāšu uzrakstīt. Nedomā, ka tu neko nedari slēptajā istabā. Tu tur izdari daudz vairāk nekā var iedomāties. Un tēvs redzot to, reiz iedos tev augļus redzamā vietā, bet tas nebūs tik ātri. Un lūdz Dievu, lai tas nenotiktu ātri, cik tu gribi, bet gan tad, kad viņš to gribēs. Tā arī būs tas īstais un pareizais laiks. Cik cilvēki, cik mēs paši neesam lūguši, Dievs, nu iedod man, nu vai man jau ir piegriezies, es vairs negribu, nu iedod man! Man ir bijuši gadiem, ka es saņemu, zini, es nožēloju, ka es saņēmu tajā laikā, kad es prasīju. Meždu proči. Jo tavs laiks nav viņa laiks, viņa ceļi nav tavi ceļi, viņa domas nav tavas domas. Viņš tavu plānu redz jau, oi cik tālu, vai ne? Amen? Viņš redz visu tavu dzīvi. Un tagad tu paņēmi un iespraucies tajā plānā, iebāzi sevi iekšā. Nu padomāji, ja tavs plāns, piemēram, ir, ja, tu esi visus uzrakstījis, un viņš ir apstiprināts, viss ir kārtībā, ja, un tagad pienāk kaut kāds, un tev sāk bāzt iekšā kaut ko, nu, te tev jāparkorektē, ot šitien tev nav pareizi, un te tev ir pareizi, bet tu jau zini, ka tas viss ir pareizi. Un tu esi autors tā, un kā tev kaut kāda krūze nāk te un stāsta, kas ir nepareizs vēl. Tavā plānā, ne? Ko tu esi izpētījis un palīdzējis, tev ir pilnīgs, jo, tu zini, ka tas ir 100% strādājos. Ot, un mēs tieši to arī darām. Mēs ņemam un iespraucamies viņa plānā iekšā paši. Un pēc tam mēs vainojam Dievu, kāpēc Dievs tā notika. Tā kāpēc tu tā izdarīji, tev prasīja līdz tur iekšā. Un pasakat tikai, ka jūs to pat nejūtat, ka jūs darat nepareizi. Jūs jūtat, ka jūs darat nepareizi. Ja jūs arī nesaprotat, vienalga jūs jūtat, ka ir nepareizes gājiens kaut kur, ka es tomēr kaut ko daru nepareizi. Tā sarkanā gaismiņa jau iedegās. Ja tu esi bieži un visu laiku esi slēptajā istabā, tu jūtīsi šīs nepareizās lietas, ko dari. Tu jūtīsi, ka tu nepareizā laikā viņam prasa. Tu zini iekšā, pats ar sevi strīdies, tavs gars pirmais sāk strīdēties ar tevi, ka tu prasi nepareizas lietas. Viņš pirmais strīdēsies tev pretī. Viņš teiks, nu man vajag, nu tāpēc, ka man vajag tagad, nu man tagad vajag, vai tu neredz Dievs? A tu iekšā saka, nē, tev nevajag tā. Tev nevajag tā. Tu tik meklē ieganstu, lai tagad dabūtu, piepildīt savu gribu, savu vajadzību. Nu tas ir visbriesmīgākais, ko dara lielākā daļa, tāpēc lielā murgā, tāpēc, ka viņi neīstā laikā izdara, neīstā laikā dabū. Viņi dara visu iespējamo, lai tikai dabūtu. Ņem tur gavēņus, nezinu cik dienas, ja? Par to mēs arī parunāsim. Nelīdīšu priekš. Cik ilgi lūgties? Nu, kā jūs domājat? Kamēr piepildījums. Tas jā, amen. Visu mūžu.
no savas dzimšanas ar Jēzu Kristu līdz tavai miršanai. Lai cik tu augstu būtu, lai kādos augstumos tu uzkāptu, tev savā līmenī būs jālūdzās, tev savā līmenī būs jāstāv. Šis tūms tev nepazudīs, un jo tu augstāk augsi, jo tev vairāk šis tūms būs vajadzīgs. Jo tev vairāk stundu būs jāpavada ar viņu. Jo biežāk tev būs jāmet nost tās lietas, kuras tu uzskati par pareizām, un vairāk būs jābūt tai slēgtajā istabā. Ja tu negribi dabūt tā pa zobiem, ka tu, visi zobi izlidos, un paliks vēl bez žokiem. Tas ir, saprotat, garīgi. Tas nenāk fiziski. Arī fiziski var notikt tas, ja tā ņem. Viņa pašā manā dzīvē ir bijis tas. Vienu brīdi labi, otrā rītā dabūt pa zobiem. Ot tā. Pēc iespējas biežāk un vairāk. Tā ir tava cieņa, mīlestība, un viss ir tikai lūkšanas dzīvē. Citur. Nu, ja ir recepti, parādiet man lūdzu. Parādiet recepti citu. Ir? Es domāju, ka ne. Pēc, ka tā ir mana praksa, es stāstu to, ko mēs pats esmu gājis cauri. Es ļoti ilgu laiku dzēru. Es ļoti ilgu dzēru. Esot kristietis, ja? Es mēģināju visādi tikt galā. Bet nekādīgs netika. Līdz, ko es sāku kārtīgi lūgties un meklēju viņu tūmu, Dievs man atbrīvoja. Nepagāja ilgs laiks. Es 3 mēnešus sāku meklēt tā Dievu, kā es savu mūžu nebiju meklējis. Es katru brīdi veltīju viņam. Katru brīdi. Kaut es arī pats starpā vēl dzēru. Tiešā nozīmē dzēru. Bet es meklēju viņu. Un vienā brīdī viņš man paprasīja, tev nav piegriezies. Es saku, man šitā ir piegriezies. Es līkstu jau tanī. Es leju glāzi un lieku sev ar spēku pie mutes klāt. Bet es nevaru bez tā. Tu gribi atbrīvoties? Viņš man sāk raut. Es saku, jā, gribu. Bet tas notika tad, kad es meklēju viņu tuvu. Nevis ātrāk. Tikmēr, kamēr tev patīk tā dzīve, kur tu dzīvo, nekas nemainīsies. Tāda arī tava lūkšana būs. Apmierināta lūkšana. Pietiekams. Man pietiek. Es palūdzos 5 minūtes savus noliktās. Man pietiek. Es kādreiz atskatījos uz laiku. Nu, tagad man arī jau jāskatās, ir, cik man tur lūgties, pēc, ka jāiet uz darbu un tā tālāk, jā, bet vispār es pārstājos skatīties uz pulksteni. Tāpēc, kad tu jūtīsi iekšā, tad, kad tu ēd, tu jau tikš nenoliki tur tieši porciju. Nu, tu ieliki pirmoreiz to porciju, tu apēdi, un tad tu skaties, vai tu gribi vēl vai nē. Un tāpat arī ar lūkšanas dzīvi, tu pildies tik ilgi, ka var tu pieēdies. Nu, pieēsties jau nevar, ja tu ilgi lūdzies, tu pieēsties nevar, tas nav iespējams. Tu ēd, un pārēsties var, un nepārēsties nevar, pārēsties nevar. Vai ir cits ceļš sasniegt mērķi? Nē. Un 100kārt nē. Nav citu mērķu. Jēzus bija tas, kas tāpat gāja un lūdzās gan no rīta, gan vakarā, gan naktī. Vienmēr un visur. Viņi varēja sastapt lūdzoties. Kāpēc daudz brīnumu notika viņa dzīvē, kā jūs domājat? Ko viņš darīja? Kā rakstīts, viņš vakarā gāja lūgties uz kalnu, ja? Viņš tajā brīdī saņēma instrukcijas no Dieva. Viņš jau, ejot uz nākamo vietu, viņš zināja, ka viņš tur būs. Mēs, protams, manā dzīvē tieši tas pats notiek. Ja ne viss pilnībā, nu, viņam Jēzus bija ļoti spēcīgi tuvu, mēs vēl tik tuvu neesam nonācis, bet mēs var katrs nonākt. Es 100% pārliecināts, tā ir mana pārliecība. Ja Dievs to nevar, ja tas nebūtu iespējams, Dievs to nebūtu rakstījis savā vārdā. Ka nav iespējams tas. Viņš tā arī būtu uzrakstījis, nav iespējams sasniegt pilnību. Var sasniegt pilnību, bet tad tev 24 stundas dienā jāpavada ar viņu. Akal, pavadīt ar viņu. Lūkšanas, gavēšanas, parunāsim par gavēšanu vēlāk bišķīt. Mūsu lūkšana pat vismazākā, pat visīsākās ir liels drauds viņam. Jo tas ir spēks, kas apstādina Sātana lielos plānus. Lielos plānus. Nedomājiet, ka tu tur 5 minūtes kaut vai no sirds. Es nedomāju to, ka tikai putniņu dēļ 5 minūtes palūdziet. Bet no sirds vienkārši. Ļauj, Dievs palīdzi man! Momentāli tu sagrāvi Sātana plānu. Momentāli. 100% sagrāvi plānu tajā brīdī. Tu aizgāji, tev bija kaut kāda problēma, un tu apsēdies, teici, kungs, viņš redz taču tavu vajadzību, vai ne? Un tu palūdzies no sirds. Tu aizgāji to vietu pilnīgi citādāk bija, nekā tu biji domājis. Viss sakārtojas tā, kā Dievs to gribēja. Un tā kā tev tiešām arī tajā brīdī bija vajadzīgs. Vai kāda pieredze tam ir? Un tādā veidā mēs graujam šos plānus. Un tikai lūkšanas dzīve, jebkurā brīdī, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Nav jābūt speciālai vietai. No rīta, jā. Bet tā, jebkurā brīdī tu aizies uz vannas istabu un palūdzies tās pāris minūtes, un tev paliks pavisam savādāk.
nekā bija pirms pāris minūtēm. Tas ir 100%. Es ticu, ka mūsu 5 vārdi sagrauj 100 lāstu vārdus. Viens rūciens izārda daudz vairāk lāstu, nekā mēs varam iedomāties. Mēs šeit esam nolikti. Pirmām kārtām ārdīt vēlna darbus. Jebkurš brālis, māsa, jebkurš ir nolikts šeit, lai ārdītu vēlna darbus. Kristietība neiet uz leju, bet viņa iet uz augšu. Un viņa ārda, mēs ārdam viņa darbus. Esot vienkārši kādā vietā, esot savā darba vietā, esot katrs savā darba vietā, esot skolās, esot jebkurā vietā, kur tu ej, tu nes viņa valstību. Kā sātanisti nes savu valstību, mēs nesam viņa valstību. Bet ja mēs nesam piepildīti, paskaties, ko sadara sātanisti. No viņiem piemērs jāņem kristiešiem. Es esmu pret to, bet ir jāņem šis te piemērs. Ir jāņem šis piemērs. Jo kā es esmu lasījis, kā es esmu klausījies, mūsu apustulis Andrejs, viņš par to runā, viņš vienu, divus ir ielicis tur. Es palasīju, man bija šoks. Ja mēs to darītu, sen Dieva valstība būtu šīs zemes. Būtu šī valstība uz zemes. Viņi visu laiku atrodās ar sātanu kopā. Ot šoks, bet viņš atrodās tur. Ko viņš tikai nedara, lai dabūtu šo spēku? Mums viņš pavelti ir iedodas. Ej un paņem. Tevi viņš jau ir iekšā, tikai viņu vajag aktivizēt katru rītu. Atvēr. Pēc tam pilnīgi viss pārējais. Tētis nevar neko darīt, iekams nav attīrīta atmosfēra. Viss tā, kas lūdz virs viņa ģimenēm, bērniem, radiniekiem, tuviniekiem, tālāk virs, ap, zem un viņa pašā netiks izārdīts un pēc tam sakārtots viss. Mēs lūdzamies tieši tāpēc, lai vispirms sakārtot visu atmosfēru apkārt sev. Un ja padomājat, ja katrs kristietis apkārt sev sakārto atmosfēru, kas notiek? Visaugošākā ticība ir kristietība. Un ja katrs kristietis, katrs savā vietā attīrīt kaut vai savā ģimenē atmosfēru. Mēs sen dzīvotu jau Dieva valstībā. Sen! Nebūtu sātana vispār, viņš jau sen būtu aizbēdzis uz vēli prom. Viņš sen būtu aizlaidies. Viņš jau tagad laižās, ka tiek pacēlušies kādu miljonu cilvēku. Ot šī jaunajā Andreša Pāvila kustībā, kurā mēs ejam, vai ne? Jau ir pacēluši un apsties kādas zīmes un brīnumi notiek apkārt riņķī, viņi visām derības draudzēm, visām, un šeit ar tas notiks, par to esmu pārliecināts. Un tas notiks tāpēc, ka mēs lūksimies, ka mēs darīsim, ka mēs gavēsim, ka mēs iesim uz priekšu. Man žēl, ja tu domā, ka ir citi varianti. Viņu nav. Ja būtu, es to būtu pamēģinājis. Saku godīgi, es esmu izmēģinājis visu, ko tik var izmēģināt šī dzīvē. Jūs galvas stāvēt, jūs sēdēt, gulēt, vispār neiespējams lietas es darīt. Citu variantu nav. Kā tikt no taviem grēkiem vaļā, kā tikt vaļā no problēmām pirmām kārtām. Kā celties un sekmīgam palikt. Mēģini, ej, miljonus pelni. Jā, tu būsi sekmīgs tanī. Bet man patika viena vieta no vienas filmas, kur kārtīgi pateica viena sieviete. Viņa pateica, tavu apsēstību un tavs cietoksnis var būt tavu bagātību. Tajā tu dzīvo. Durvis ir atvērts, bet tu ārā neej. Durvis ir atvērts pie Jēzus, bet tu neej tur. Tu neej tur, tāpēc, ka tev ir labi te, jo viņš tev uztaisīja šo komforta zonu tavu. Kāpēc Dievs ved ārā mūs no komforta zonas vienmēr? Pēc, lai tu tur nepaliktu uz mūžīgiem laikiem. Tu neiziet ārā no turienes. Vienkārši nafīgi man to vajag. Priekš kā man to vajag? Man ir labi te. Man viss ir. Un es esmu dzirdējis, tik daudz cilvēks to runāja. Man ir labi. Liec tu mani mierā ar savu Jēzu. Man nevajaga viņu. Bet līdz ko piespiež to pēcpusi, viņi ir klāt. Jo viņi zina patieso Dievu, viņi zina, kur viņš ir un kur viņš kustās. Pie manis nenāk pagaidām neviens, tāpēc, ka viņiem nav, bet līdz ko kaut kas notiek, skrien pie manis, vienalga.
Nav citu recepšu, tikai un vienīgi sakārtot attiecības ar Dievu. Sakārtot lūgšanas dzīvi, izrādīt vēlams atceltos troņus, gan savā ģimenē, gan apkārtnē, gan arī pagātnē saceltie troņi. Pirmkārt mums jātiek ir pagātni vaļā. Kamēr es netiku ar pagātni galā, ar visu pagātni. Zini, cik daudz var sataisīt mēslus, nesot ar Kristu. Pēc tam tev sataisītu pāris gados, bet raskļoboji, kā krievs saka, kā krieviski runā, ja? Izstrept šo putru, tev vajadzēs 10-15 gadus, lai izstreptot šos te pārus gadus izdzēst no tavas dzīves ārā. Varat iedomāties? Kur tas ir, kur fiksi var grēks izdarīt tev tādu skādi, ja? Ka tev pēc tam būs gadu desmitiem jācīnās ar to, lai tu tiktu vaļā no tā pirmām kārtām. Jo Sātans ļoti ātri mūs māk piepildīt, tā kā Ādam un Ieva viņš momentāli piepildīja visiem grēkiem. Momentāli. Un pēc tam pirmie 2 bērni nogalināja viens otru. Nu, neviens otru, viens nogalināja otru, vai ne? Nu, paskaties, momentāli tas notika. Ādams, ko pateica, tu Dievs vainīgs, ka tu man iedevi tādu sievu. 2 pirmie meli, jau uzreiz momentāli. Apsties, ko ātri piepildās tas viss. Tā, ka tu lūdzies, ka tu gavē, ka tu centies kaut ko labu izdarīt, apsties, ka tas ilgi nāk, ko? Viņš nenormāli ilgi nāk. Nu, tu bļauj un kliedz, nu, Dievs, nu, kā tad beidzot nāks, nu, man tā vajaga, ja? Bet tu ticies ar pagātni, tu vilksi to visu savu pagātni tā jaunajā iekšā. Principā būs tas pats vecais, tikai jaunākā izskatā. Es te paskatījos vienu otru, mācītāji, piedodiet man, līdzīgu Andrejam, ja, mūsu apustulim. Nu, zini, izsmieklis viens. Nu, viņš ir ievilcis to veco jaunajā. Un cenšas tu pa jaunām visus prikolus taisīt, tu visu. Nu, bet tu smieklīgi izskaties, nu, vecī, tu esi tai pašā vecajā. Pagājušā gada kartupels, tu viņu var taisīt, marinēt, šālīt un darīt, ko tu gribi, viņš ir pagājušā gada kartupels. Vai ne? Viņš nebūs smukāks, labāks, svaigāks. Un kas tad ir lūkšana? Lūkšana ir saruna no sirds uz sirdi, izmaiņas, prieki un bēdz, vilšanās un panākumi, dalīšanās ar saviem sirds noslēpumiem, sirds izkratīšana. Tas viss, un vēl daudz kas cits, ir lūkšanas dzīvē. Lūkšanas istabā tu vari nonākt pilnīgi visu. Amen? Ja tu neesi palūdzies no rīta, tev nebūs pilnīga. Diena tev nebūs pilnīga, jo tu neesi parunājis, paslavējis, sagrāvis vēlnu darbus uz to dienu. Viņš tev liks to izjust. Sātans to vien gaida, kā tevi noķert tajā brīdī, kad tu neesi bijis ar viņu, ar Jēzus Kristu. Tas nenotiek vienas dienas laikā, nedomājot, ka tas notiks momentāli. Vienreiz tikai nepalūdzies, un jā, tūlītās dabūs pa bieti, nu nav tā. Tas notiek pakāpeniski, padruskai. Tiek ārdītas attiecības ar viņu. Vienu dienu tu palūdzies 5-10 minūtes mazāk, nu, it kā laika nepietika. Sātans zak šo laiku vienmēr, viņš vienmēr centīsies tev aizvest no tā. Vienmēr. Atceraties, jūs iestājāties cīņā. Līdz ko jūs pieņemat Jēzu un esat pieņēmuši lēmumu lūgties, šī vislielākā cīņa būs uz šo lūgšanas dzīvi. Visu tavu mūžu, visu! Nedomājiet, ka tas būs tikai 5 minūtes vai pusgadu, gadu, 2. Es 8 gadu lūdzos un vēl līdz šim dabūnu cīnīties, lai pieceltos un aiziet palūgtos. Līdz šim brīdim. Nebūs savādāk. Nemazi necera. Amen, 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 var teikt. Nonāks līdz 5 minūtēm. Un tad, kad tu nonāc līdz tām 5 minūtēm, tu uzskaties, ka tu esi paēdis. Bet tur sākas pirmie sitieni, tā kā ar bombu pa galvu dabūju uzreiz. Ja tu esi viņa nagos, viņš tad to var darīt ar tevi. Ko viņš grib? Tāpēc, ka tu jau esi, tu nedarot to, tu esi piepildījies pavisam ar ko citu. Tu esi pilnīgi piepildījies ar citu.
Protams, tu esi viņu, viņš tikai tevi dabēks, paņems un iebliezīs tev papīra labi riktīgi, lai tu gulētu uz ilgu laiku tagad. Un nedomāt vispār par lūkšanos, tagad risināt ar saviem spēkiem kaut kā vēl tos darbus. Man tas bija, es biju ļoti spēcīgi uzkāpis sākumā, pēc tam bija, tad, kad tos 9 gadus, es tik nesen beidzu savu iepriekšējo dzīvi. Tas ir 8 gadi, man aizgāja kaut kā 2 gadu laikā, ko es savārīju ar vienu sievieti. Redz, kur ir auglis tam, un lai tiktu ar to galā, paldies manai sievai un paldies pirmkārtām Dievam. Mēs nebūtu tikuši galā. Un tas mums vilkās 2,5 gadi murga, es jums saku, tas bija murgs. Un vēl bez tā pietika, lai es sakārto to, ko es esmu sadarījis un savārījis tur. Es jums iesaku, redz, kur jaunieši mums sēž. Beidzat, labāk nevarat tagad mēsas, lai pēc tam jums nebūtu jāstrep šī putra. Jūs tā būs strept, nevajag iedomāties, ka tikai labais aug arī sliktais. Uz abām pusēm iet. Amen. Skaidrs ir viens, ka lūkšana ir tas, kas tevi piepilda, stiprina un veido no tevis personību. Lūkšana ir instruments, ar kuru tu salabo, pārveido, operē, nogalini vai dari dzīvu. Tas ir milzīgākais ierocis, kas dots cilvēkam, lai viņš varētu sekmīgi dzīvot. Visās dzīves sfērās es vēl piebildīšu. Visās dzīves sfērās. Nav citu recepšu. Jau vecajā derībā Dievu cilvēki nezināja vienalga kaut kam pielūdza kādu. Jo šī te funkcija mums ir ielikta pielūgt kādu. Pielūgt kādu. Lūkšanās ir garantija sekmīgai dzīvē, kas ir operācijas galds, uz kura tu gulies, līdz ko ej slēptajā istabā. Tur tev gan sāpēs, gan paliks viegli, gan slikti, gan labi. Tā ir garantija sekmīgai dzīvē. Amen. Un tagad mēs parunāsim par otru lietu, kas uztrauc ļoti daudzus un kas ir cilvēkiem tik nepatīkama lieta. Tā ir gavēšana. Kam ir domāta gavēšana, kā jūs domājat, pirmām kārtām? Miesu nolikt pie vietas. Jā, amen. Vēl? Vēl ir kāda varianta? Mēģināsim atbildēt šo jautājumu. Gavēns ir otra lieta, kas ir līdzvērtīga lūkšanai. Lūkšana un gavēšana ir kā māsas, kur ir viens, agri vai vēl parādīsies arī otrs. Varētu teikt tā, pēc savas pieredzes teikšu, un grēku nogalināšanai. Izmetat šo domu no galvas ārā. Izmetat. Pilnīgi nopietni. Esmu mēģinājis. Nekas nav izdevies. 8 gadi esmu mēģinājis. 40 dienas esmu gavējis, tas grēks kā bija tā palikt, ka viņš paklusēja tajā brīdī. Gavēns ir kaut kas vairāk nekā badošanās. Un tavas mīļotā ēdienēšana, tas ir dzinējs, vai pareizāk benzīns lūkšanas dzīvē. Agri vai vēl sapratīs, ka viens bez otra neiet, kaut kā trūkst. Es ļoti daudz gavējis, es zinu, ko nozīmē gavēns. Es zinu, ka gavēns ir domāts vairāk kaut kam vēl, vairāk garīgām lietām, vairāk garīgi viņš ir domāts. Gavēns nav tik daudz domāts, lai risinātu tavas problēmas un lai tevi grēki aiziet, bet gan lai maksimāli sasniegtu tuvību ar Dievu. Amen? Un tu noliec ēdienu un arī citreiz dzērienu, lai meklētu pilnībā viņa vaigu, tuvību, atklāsmes, norādības un korekcijas tavā dzīvē. Kas ir ēdiens? Ēdiens ir domāts tam, lai tavu miesu uzturētu. Tikai un vienīgi. Nekam citam vairāk viņš nav domāts. Kas ir pārvērsts ēdiens? Ēdiens ir pārvērsts jau mērķis. Garšīgi paēst un tik viss grozās ap ēdienu. Būtībā kristietim nav jāēd daudz. Vispār cilvēkam nav jāēd daudz. Tās ir pēdējās muļķības, ja tev jāpiebāži kuņģis. Между прочим, es esmu arī tam izgājis cauri. Es zinu, ko nozīmē ēst maz, bet paēdis vienmēr būt. Un es zinu, ko nozīmē pārēsties. Es esmu ar to darījis. Kad tu pārēdies, tu Dievu nedzirdēsi. Tik labi, kā neēdis. Es te nesen izlasīju vienu grāmatiņu, ļoti superīgi. Es jums iedošu pēc tam, ja gribat izlasīt paši.
Tieši par gavēšanu tur rakstīts. Un viņš tur runā, ka tavu dzīvi var pārvērst vispār par gavēnu. Par dzīves veidu, kā tādu. Un es to sapratu, man tas patika, un es to pieņēmu, ka es tā darīšu tieši. Es tagad to daru jau. Es esmu tāds cilvēks, ka es redzu kaut ko pareizi, es mēģinu uzreiz to darīt, pildīt. Tāpēc es daudz panākumus sasniedzu. Saprot, nesaprot, man tas maz uztrauc. Es zinu, ja cilvēks ir darījis, viņš to var izdarīt. Var to izdarīt. Galvenais nav tas, kas likvidē grēkus, vai risina kādu tavu problēmu. Viņš ir vairāk priekš tavas garīgās augšanas, vairāk garīgām lietām. Bet kā būt ar grēkiem manā dzīvē? Grēki ar gavēņu palīdzību nebūs risināti. Kad gavēsi, grēki atkāpsies līdz brīdim, kamēr beigsi gavēt, un tad dabūsi divtik. Arī pārliecība ir. Tas grēks ir tagad tur iekšā sakņupis, tagad viņš nevarēja kustēties, viņš nevarēja darīt ar tavu miesu, ko grib, jo tu esi viņu nospiedis tur un saspiedis, ja? Un tagad tu tiki vaļā, ēdiens pilns galds, griez iekšā, un pa labi un pa kreisi, un pēc tam atkal atnāk domiņas, nu tā kā es taču izgāju, krūtu gavēn, tad pie datora klāt, ielien tur, ielien šur, un pieēdies visus sūdus atkal iekšā. Un pēc tam domā, kur es ielīdu tagad? Pēc 5 minūtēm, kad tas ir noticis, es ielīdu, kur es mūžā nebiju līdis. Bet tu jau esi ielīdis, tu jau esi paņēmis, tu jau esi redzējis. Tavas acis momentāli Ievai pateica, viņi tak staigāja tam auglim garām, ne? Viņi pateica, paskaties uz to augli. Līdz tam, kur ta viņa redz, acis, kur ta viņai bija. Nepierē? Lūdzu, sādas momentāli tad pievērsīs grēkam. Viņš momentāli parādīs tev. Tāpēc, ka tu esi tīrs tajā brīdī vēl. Tu ļoti labi jūti garīgo pasauli. Vot, kam ir domāts gavēnis vairāk. Jušanai, garīgai dzīvei, garīgajam tūmam. Kāpēc ņem 40 dienas? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Jēzus ņēma tāpēc, lai viņš saņemtu šo spēku garīgo. Vairāk spēku, vairāk tūmu, saprastu vairāk plānu viņu. Cilvēki ņem tāpēc gavēni, nevis tāpēc, ka tev tagad ir jāgavē un jāmoka sava miesa, jābūt mazahistam. Pat nesaprotu, kāpēc tas jādara. Jā, es tomēr tam nepiekrītu, ja, jo nav Bībelē rakstīts, ka grēku likvidēšanai jāpiesaista gavēnis. Jā, lai palīdzētu saprast, kā tikt ar šiem grēkiem galā, ir vajadzīgs gan lūgšanas, gan gavēnis. Lūgšanas ir savienotājs tevi ar Dievu, bet stiprinājums un papildus spēks ir gavēnis. Jo arī vārdā stāv rakstīts pirms lūgšanas un vispirms lūgšana un pēc tam gavēnis. Ar piebildi, ja viņš ir vajadzīgs. Viens otrs cilvēks vispār nav mūžā gavējis nevienu dienu. Un viņam laba dzīve, un viņš normāli iet ar Kristu. Viņš, protams, gavēns var palikt par apsēstību. Es esmu pat tādus redzējis. Kad tu viņam paprasi, es tāds biju nonācis, kas tā ķerī, vien brīdi. Kad tu viņam paprasi, viņš gavē. Viņš saka, kā tu ēdi vispār? Tur jau... Kur satika man sīvu, kāds es biju, nogavējies. Gadā vairāk bija dienas, cik es neēdu nekā ēdu. Bija otrādi, tas ir mazāk dienu, cik es ēdu nekā neēdu. Labi, ja mēnesi vai 2, es kaut kur tas kalendārs vēl mājās metēs, kurus to gadu mocījos. Un kas es biju? Neko es tu nesasniedz. Nu, sasniedz, protams, Dievs laikam pēc žēlstības dēļ man vienkārši pažēloja mani. Man kur ir tas vārds. Mateja evaņģēlijas 6, 17, 18. Bet kad tu gavē? Nevis obligāti gavē. Kad tu gavē? Tās ir attiecības ar Dievu. Viņš tev pateiks citreiz, ka tev, Jēzus pat izdzina ārā epilepsiju no puikas. Ko viņš teica? Visos tulkojumos tas nav. Bet vecajā vēl tulkojumā ir rakstīts ar gavēšanu un lūgšanu. Ko viņš darīja? Es jau šo atklāstu saņēmu sen, tikai es nesaņēmu apstiprinājumus. Es tagad saņēmu apstiprinājumus. Viņš paņēma to brīdi gavēja. Nevis tur dienām gavēja. Viņš paņēma to brīdi. Tāpēc viņš teica ar gavēšanu un lūgšanu. Viņš pateica, ka kungs, es gavēju šī brīdī. Izdzenu. Es eju puskožu.
Es izdarīju savu darbu. Un tieši tādā veidā ir jāgavē. Man ir bijis pieredze tāda. Es visu, ko es runāju, esmu pieredzējis, es visu to zinu. Man vairākas reizes ir bijis problēma. Es saku, Dievs tā, es tūlītās ņem gavēni. Līdz tam brīdim, kā risināsies šī problēma. Līdz, ko viņi risinās, es sajūtu iekšā brīvību. Ej un ej. Bet līdz tam cīņa bija pamatīga, es tev teikšu. Jā, tikai, lai tu iekostu, lai uzēstu, lai tu izdarītu, saprot to grēku. Lai tu salauztos. Tā nenotika. Viņš pat saka, svaidz savu galvu un nomazgā savu seju, lai nerādītos kā gavētājs cilvēks, bet gan tavu tēvu priekš, kas ir noslēpumā. Un tavs tēvs, kas redz slepenība, atalgos tevi. Redzam. Un arī, redz, no gavēņa ir uztaisīts teātris. Paskaties, Facebookā, paskaties visur. Tas ir teātris palicis. O, tu 40 dienas, jau zini, es esmu nogavējies. O, tagad vesels šķīvi priekšā ēdienu. Nu, tagad ir, tavs gavēns nekam vairs, viņš neskaitās. Vienkārši garīgā pasaulē viņš ir izslēgts. Šo, viņa nav. Tu izdarīji to pār vēl. Nevienam tas nav jāzina. Protams, ka tu esi, tā kā mēs esam maz cilvēki pagaidām, tāpat zinās tas cilvēks gavē, protams, bet tas tev no tā tev jau jātaisa teātri. Tagad grāmatā rakstīja viena sieviete, zina visi, ka viņa gavē, tāpat, jā, kad viņa pieceļās, kas ar mani gavēs, es jau 5. dienu gavēju. Teātri uztaisīs. Nav vairs nekas. Šo, to gavēnu var izsviest ārā. Pavēlti tos dienas nogavēju. Lūkšana ir vajadzīga, lai tu iegūtu gan spēku, gan drosmi, gan izturību, gan sapratni un visu pārējo. Bet gavēnis ir vajadzīgs, lai tu iegūtu disciplīnu, nogalinātu miesu, iekšējo garīgo miesu, kas vienmēr cenšas izlaisties un grib darīt pati par sevi. Visu, ko nedrīkst, visu, kas ir no vēlna, viņa grib. Rekur vēl viens aspektiņš, kāpēc ir jābūt gavēnis vismaz vienreiz nedēļā. Pirmkārtām tu nogalini tādā veidā miesu. Savādāka iemesla nav. Kā mūsu apostols runāja, viņam ir tēma par to miesas nogalināšanu. Un tieši šī 3 tēmas, ja, tas pats sērija tā viss, ja. Viņš tieši par to runā. Lūkšanās mēlēs pirmām kārtām galina viņu nost. Otrām kārtām gavēnis. Šīs 2 lietas var nogalināt. Man liekas, par gavēni viņš tur daudz nerunā, viņš runā vairāk par lūkšanām. Par lūkšanām mēlēm. Bet otrs aspekts ir gavēns. Es to redzēju ļoti spēcīgi, kā mana miesa sāka palikt ar vien mazāk. Viņa tur čīkst, bet viņa čīkst tik klusi, kad vienkārši saka, zatkņīs, ir aizveries. Un viņa momentāli noklūst. Tad, kad tu neesi darījis gavēni, neesi gavējis un lūdzies un darījis, viņa tik skaļi runā tevi. Viņa tā protestē tevi. Ojojoj, kāds protests tu nāk. 2 galvu augstumā protests. Tāpēc ir vajadzīgs šis gavēnis vienreiz nedēļā, lai tu viņu noliktu pie vietas šo miesu. Un tieši šī iemesla, kā arī priekš tā, lai tu labāk dzirdētu viņu balsi un vēl tev tad, kad tu gavēni, nav jādomā par to, ko ēst un ko dzert. Šī problēma vienmēr ir paēst, padzert, padarīt. Gavēns ir domāts priekš tevis paša, tieši tevis paša un veselības labā. Tev vienkārši gribēsies vairāk pavadīt laiku ar Dievu, un tāpēc tu arī gribēsi gavēt. Tieši tāpēc, lai būtu šī brīvība, lai tev nav jādomā ne par ko. Tu vari aiziet jebkurā vietā, paņem līdzi grāmatiņu, paņem līdzi planšetnieku savu, sēdi un neko nedomā vispār. Un esi ar viņu. Sutku aizbrauci un sēdi veselu diennakti kaut kur. Tev ne par ko nav jādomā. Paņem pudeli ūdens līdzi. Bez ūdens jau. Un arī citreiz arī ūdeni tev nevajag. Tu nogavē bez ūdens un bez ēdiena. Un es esmu to darījis nevienreiz vienu. Es jums teikšu, es biju milzīgi svētīts. Es milzīgi ko saņēmu. Es no turienes atnācu vienmēr savādāks. Vienmēr savādāks bija. Un es pateicos Dievam, ka viņš tā vada mūs. Tas būtu viss, ko es gribēju teikt šī rītā. Es pateicos, ka jūs klausījāties mani pirmām kārtām. Otrām kārtām paldies Dievam par šo te atklāsmi.
Mēs lūksimies tagad, palūksimies, lai tas iesēžas mūsu prātos, lai tas nosēžas mūsos. Es lūdzos, kungs, pieskaries katram no mums, palīdzi mums saprast vēl jau vairāk. Ieliec katrā no mums, no šī teiktā vārda, to, ko tu gribēji ielikt viņā. Kungs, ieliec katras sirdī sapratni un gribēšanas domāt, kā tu gribi, kungs. Vadi mūs savos ceļos, ved mūs šajos gavēņos, ved mūs šajās lūkšanās, kungs. Palīdz mums tikt ar to visu skaidrībā. Sakārto mūsu prātus, sakārto mūsu ģimenes, sakārto mūsu spēku, prieku un paļāvību, kungs. Halleluja! Palūdzīties vēl pāris minūtes, ieslēdz mūziku. Mēs pateicamies, ka tu mūs ved, sakārto mūsu iekšējo cilvēku. Iedod mums sapratni, kungs, katram no mums Jēzu. Pieskaries mums, mūsu sirdī, pieskaries mūsu dvēselē, pieskaries mūsu miesai, kungs. Palīdzi mums nolikt pie vietas šo miesu, kungs, un viņas grēcīgos darbus. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu esi tas, kas mūs ved, ka tu mums dod šo drosmi, ka tu mums māci iet šī slēptajā istabā, meklēt tavu vaigu. Iet šajos gavēņos, kuros tu mūs pamudini iet. Kungs, mēs tev pateicamies par tavu mīlestību, par tavu prieku, par tavu spēku, ko tu ieved mūsos, ka mūsu miesa paliek arvien mazāka un mazāka. Un tava slava, tavs spēks, tavs gars, viņš ceļas arvien augstāk un augstāk. Pieskaries, kungs, katram no mums. Pieskaries tiem cilvēkiem, kas būs apkārt mums, lai mēs mācāmies arī dalīties, kungs, ar to, ko mēs saņemam, ko mēs nesam. Paldies tev, mīļotais, par šo rītu, par šo dienu, par šo nedēļu līdz ceturtdienai. Paldies tev, Jēzu. Mēs pateicamies tev, mēs tev godinām un slavējam. Kamēr mēs lūdzamies, mēs varam arī ziedot un atnest 10. tiesas, ja vēlamies. Paldies tev, kungs. Mēs pateicamies, mēs tev godinām, mēs tev slavējam. Paldies tev, paldies tev. Jēzus Kristus vārdā. Visi teica, amen. Halleluja. Mēs tev pateicamies.